Labdien! Mani sauc Laiva Zeriņa, es esmu izaugsmes trēnere, personīgās izaugsmes un komandu efektivitātes trēnere, un šī būs video lekcija Open Paradise projekts ietvaros, un tēma būs komunikācija un atvērtie jautājumi. Komunikācija ir viena no pamatlietām, kas ir vajadzīga katram līderim, katram cilvēkam, un tad brīdī, ka mēs savā starpā komunicējam, sarunājamies, vienojamies vai vienkārši esam kopā, un ja mēs runājam par komunikāciju kā tādu, tad pamats ir klausīties. Kurā brīdī mēs varam iesākt klausīties? Kas ir nepieciešams un kāpēc svarīgi mums ir sadzirdēt otru cilvēku? Kā mēs pasakam to, ko mēs patiesībā gribam no otra cilvēka? Kā mēs aizejam un pasakam to ziņu, kuru mēs esam gatavi sniegt? Un kurā brīdī mēs esam gatavi sadzirdēt otru un klausīties otrā cilvēkā? Veiksmīgai komunikācijai vienmēr ir divi. Un lai arī cik tas dīvaini nebūtu, vislabākā komunikācija tad, ja mēs, protams, uzdod labus, spēcīgus jautājumus un dzirdēt, ko patiesībā otrs cilvēks saka. Ja mēs jautājam, kā tev šodien iet? Labi. Bet kā tev patiesībā šodien iet? Labi. Kā tev iet? Vispār jau man iet vispār tā un šitā, un manai meitai šodien bija koncerts, un viņa bija rozā kleitu. Mēs jautājam, un nevienmēr tie jautājumi, kuri ir tradicionāli, mums dod precīzas atbildes. Cik bieži mēs uz jautājumiem atbildam strupi un automātiski, un cik mēs esam gatavi sadzirdēt patiesu atbildi. Un mēs esam gatavi pārjautāt tad, ja mēs nesagaidām atbildi, ja cilvēks nav sapratis šo jautājumu. Kas ir vajadzīgs labai komunikācijai un atvērtiem jautājumiem? Mēs runāsim par to, kas veido atvērtu jautājumu un kā tas stimulē komunikāciju. Kas ir tie parametri, ar kuriem ir jārēķinās, tad, ja mēs ievērojam šīs prasmes, kā tas veicinās jūsu saskarsmi? Kas tad pamatā ir atvērts jautājums? Vai tu esi izmācījies? Vai mēs varam satikties? Mēs taču varam šodien satikties. Tu taču biji šodien skolā. Tu taču skolā gāja labi, vai ne? Vai šie bija atvērti jautājumi? Nē. Tātad jautājums, kurš sākās ar vai jautājums, kurš jau satur atbildi, tu taču esi izmācījies, vai ne? Ir slēgts. Mēs iedodam vai nu atbildi, vai uz jautājumu ir jā vai nē. Tad, kad ir jā vai nē, tad melns ne balts, jā vai nē, tad atbildes mums ir vienkārši grūtāk sākt tālāk runāt. Atvērts jautājums vienmēr būs, ar to viņš arī saucās atvērts, ka viņš liek domāt. Viņš liek paskaidrot vairāk, viņš ļauj cilvēkam pateikt vairāk. Caur atbildi cilvēks vairāk pastāsta par sevi. Viņš caur to atvērtu jautājumu vairāk izstāsta, kur viņš ir, ko viņš dara, kā viņš dara, kāpēc viņš to dara, un dēļ kā viņš to dara. Un dēļ kā viņš vispār ir tajā vietā, kur viņš ir. Un šīs atbildes, kas ir atbildes uz atvērtu jautājumu, sniedz jums ļoti daudz informāciju, caur kuru jūs varat tālāk veiksmīgi veidot komunikāciju. Tātad, ja mēs runājam par atvērtu jautājumu, tad atvērts jautājums būs tāds, kuram ir daudz atbildes. Daudz atbildes. Ir precīzāk, teiksim, tāds atbilžu varianti, ja tas, kā mēs sniedzam atbildi. Ja? Jo jā vai nē mums ir skaidrs, un mums pašiem jādomā, kas ir apakšā zem tā domās, bet ja jau mēs pajautājam gluži savādāk, tad mums ir ir garāka atbilde, kurā mēs saņemam ļoti daudz informāciju. Ļoti daudz niansētu informāciju, tad ir daudz atbildes. Kuri jautājumi atbild?
šim te raksturiem atvērts jautājums. Tātad tie jautājumi būs visi kā jautājumi. Kas? Kā? Kāpēc? Kad? Kur? Kādā veidā? Vēl ir jautājums dēļ kā un cik. Tad visi šie ar ko, tad visu latviešu gramatikas jautājumu, izņemot vai, patiesībā jums atbildēs uz parametru atvērts jautājums. Atvērtam jautājumam, ja jūs gribat, lai cilvēks sāk komunicēt pozitīvi. Un mums bieži vien ir tā, ka, jā, bet, mēs gribētu, bet. Un mums ir ļoti daudz problēmas. Mums ir situācijas, kurās mums ir nepatīkama pieredze, kurā mēs varam ieslīgt problēmas galā. Un tāpat laikā, kā mēs ar jautājumu varam mēreni pagriezt cilvēku pozitīvā gaisotnē, jo, lai būtu laba komunikācija, mums ir vajadzīga savstarpējā sapratne, jeb vēl biznesā un līderībā saka win-win situācija. Win-win situācijā gan vienam ir labi, gan otram. Nav kompromisu, nav vinētājs, nav zaudētājs, bet abi ir ieguvēji. Bet, lai būtu ieguvēji, mums ir jādabūna pozitīva gultne vai tā vērtība gultne, kurā mums nepieciešama šī saruna virzība. Tādēļ nākamais parametrs aiz to, kā mēs uzdodam jautājumu, kā tad tev gāja šodien skolā, kas jauns notika skolā. Kurā priekšmetā tieši tev veicās vislabāk. Ja? Tad mēs jautājumus uzdodam vēl viens obligāts parāda pazīme atvērtam jautājumam, virzot pozitīvā gultnē sarunu, viņam ir jābūt pozitīvam. Pozitīvs. Tātad, kā tev veicās skolā? Kā tev gāja? Kas tev tur atkal nesanāca, bet kā tev veicās skolā? Kad tev izdevās izpildīt vislabāk mājas darbu? Kurā priekšmetā tev izdevās sasniegt tādu un tādu rezultātu? Skolai, kas ļauj jums skolotāju tik labi vadīt stundu? Kas motivē jūs iedvesmot bērnus? Mēs pārējām uz pozitīvo. Protams, ir jāmāk arī runāt par negatīvo, bet par negatīvo šeit mēs nerunāsim, jo par negatīvo es saprotu, ka mēs esam latvieši iedzīti negatīvajā, ja? Tad labāk mācīsimies runāt pozitīvo. Ja? Kādā veidā jums izdevās sasniegt tādus rezultātus? Kādā veidā skola iegūst pozitīvu imaču? Kāda varētu būt mūsu sarunas labākais rezultāts? Ja, tātad mēs virzam pozitīvā gultnē. Nākamā lieta, kas ir, lai mums būtu vēl pastiprinātu sarunu, neteiksim, ka viņai jābūt visai no šiem jautājumiem, bet ja jūs pievēršat uzmanību uz jautājumus, kur jūs gribat patiešām saņemt pilnvērtīgu, izsmeļošu un detalizētu atbildi, tad jautājumam ir jābūt labam, spēcīgam, stipram. Un tad viņš nāk, nākamais ir jautājumi ar pastiprinājumu. Pastiprinājumi, jeb ielikti, ir paši labākie, visskaistākie, vislabākais. Tātad mēs pats vieglākais, vislabākais. Mēs pastiprinām. Ja mēs runājam sanāksmē, vai mēs runājam ar skolas direktoru, vai ar vecākiem, mēs viņam varam uzdot jautājumu, kāds būtu šīs sarunas vislabākais rezultāts pēc 30 minūtēm. Kas priekš jums būtu pats labākais rezultāts pēc šīs video lekcijas noskatīšanās?
Ja? Tad mēs jautājam pozitīvi un pastiprinām. Tātad labo mēs pastiprinām. Ja bērns atnāk mājās, jūs jautājat, kā tev gāja? Man gāja labi skola. Kas tev šodien izdevās vislabāk? Jūs redzēsiet šoku. Aiziet pie skolotājas un pajautāt, kas manam bērnam izdodās jūsu stundās vislabāk. Nemaz nevajag. Kritika mums nokauj enerģiju. Pozitīvais bieži vien rada šoku, jo mūsu smadzenēm pēkšņi jāsāk domāt savādāk, ir jāizdomājas. Kas manam bērnam izdodās vislabāk? Kuru mājas darbu tu pildīji vislabprātāk? Kurš mācību priekšmets tev patīk vislabāk? Uz kurām mācības stundām tev ir vislielāko gandarījumu? Ja? Tādā veidā mēs veidojam šos te teikumus. Ja mēs virzām uz pozitīvu gultni. 4. lieta, kas ir pie atvērtā jautājuma noteikti jāievēro, ir tas, ka mēs, tādiem mēs gribam labākus rezultātus. Mēs varam izmantot daudz skaitli. Kādi vislabākie punkti, jeb ieteikumi, jeb padomi jums noderētu šodien video lekcijā vislabāk? Kuri 3 ieteikumi jums būtu paši iedvesmojošākie? Kādi motivējošie vārdi, vismaz 3 vai 5, būtu tie, ar kuriem jums būtu visvieglāk sasniegt rezultātu? Viegli, ērti, ātri, patīkami ir tie vārdi, kas motivē un iedvesmo, tie, kas paceļ mūsu apziņu, kas palīdz virzīties uz priekšu. Un ja tas ir vislabākais, vai pats skaistākais, vai visvieglākais ceļš to sasniegt, tad mums arī daudzskaitlī būs vairāki varianti, kā to izdarīt. Pamanījāt, kādā veidā veidojās saruna un kā mēs veidojam teikumus. Kādreiz izmēģiniet ar saviem vīriem, bērniem, sievām, kompaņoniem, mēģiniet šos jautājumus vienkārši uzdot. Pavērojiet, kas notiek otrā cilvēkā, kad jūs viņā klausaties, un nevis tikai uzdodat jautājumu, bet esat gatavi sadzirdēt viņa atbildi, sadzirdēt tos vārdus, kas viņam ir svarīgi. Vai tas ir tāpēc, ka ir droši, vai tāpēc, ka ir viegli, vai tāpēc, ka tas ir priecīgi, vai tāpēc, ka tas ir svarīgi, vai tāpēc, ka tas ir godkārīgi, vai tāpēc, ka tas ir prestiži. Un tie ir vārdi, kuri pēc šiem jautājumiem jums palīdzēs iedot ar tām atbildēm tālāk virzīties uz priekšu un sasniegt jūsu, kā vecāka līdera, lomu vai sarunu vai komunikāciju. 5. ir burvju jautājums, tad, kad atbild vēl, kad atbild jau vienā lietā un pastāsta cilvēks. Šo jautājumu var uzdot, bet kādreiz, ka mums ir vajadzīgs vairāk idejas, vai vajadzīgs vairāk risinājumi, vai ļauties tas, ka tas cilvēks jūtās labi ar jums komunikācijā, tad uzdot šeit jautājumu un vēl. Šie brīnišķīgi 2 jautājumi, tad, kad sarunu partneris ir labvēlīgs jums, un jūs gribat vairāk dabūt informāciju, un kas vēl? Pavisam īsti un kodolīgi. Tad, kad šādā veidā tiek veidots jautājums, tad noslēgumā viena svarīga pazīme. Ja jūs patiešām esat lojāls šim cilvēkam, ja patiešām jums šī saruna ir svarīga, šis sanāksme, šis sapulce, tikšanās vai vienkārši virzīšanās uz kādu mērķi vai kāda mērķtiecīga biznesa saruna, ja? Tad šeit 6. ir noteikti balss tonis. Balss tonis. Ja jūs bērnam jautāsiet, kā tev šodien gāja? Labi.
Kā tev šodien labi gāja? Labi. Kas tev tur vislabāk patika? Nekas nemainās. Jūs varat veidot atvērtu jautājumu, ja jūs viņu turpināsiet savā ierastā ikdienas tonī, kas mums nereti ir ļoti strikts, jo mums jāpaspēj, jo mūsu laiks dzen, mums nav laika, mums vajag visu ātri, tad jūs iebrauksiet tajā pašā grāvī un jums neviens atvērts jautājums šeit nepalīdzēs. Bet ja jūs izmantosiet balss toni, kurā jūs patiešām esat ieinteresēti otrā cilvēkā un ar toni neiedosiet jautājumam vēlamās atbildes gultni, jūs iegūsiet šos labās atbildes. Tātad, kā tad tev šodien gāja? Esiet ieinteresēti. Esiet gatavi sadzirdēt atbildi, kas tev izdevās vislabāk. Un kas vēl tev pasanāca? Bet skolotāji, kā mēs varētu uzlabot vislabāk skolas darbu? Kā mēs varētu panākt, lai procentuāli bērnu ieinteresētība piedalīties stundā pieaugt ar katru reizi? Kas būtu tie labākie 3 mērījumi, pēc kuriem mēs varētu noteikt, ka bērnu ieinteresētība mācību priekšmetā ir pieaugusi? Ja? Tātad balss tonis viennozīmīgi. Balss toni ir vērts trenēt. Pajautājiet saviem apkārtējiem, kā jūs runājat. Cik strikti jūs esat noteikti, dusmīgi, vai tieši otrās, man nekas nav, es tikko nesaprotu. Balss ir tā, kas pasaka, kas jūs esat par cilvēku, un tas nav ne labi, ne slikti. Bet ja jums ir svarīgi ar otru sazināties, tad sāciet ar sevi. Sāciet ar jautājumiem un ievērojiet balsi. Kā jūs runājat ar saviem tuvajiem? Kā jūs ar saviem kolēģiem? Kā ar kaimiņu? Ja? Tā kā es ceru, ka šī te atvērtie jautājums noderēs kā instruments, kuru trenēt. Viens mazs noslēpums. Uzdodiet jautājumus, trenējieties un pierakstiet sev. Attīstiet sevi uzdošanas jautājumu meistarību, kā jūs komunicējat ar cilvēkiem. Tātad atbilžu varianti, pozitīvs, pastiprinam, daudz skaidrs, jums vajag vairāk atbildes, uzdodam vēl un koriģējam balss toni. Paldies!